Situācija ar ātruma avotu problēmu. Aktivizējam diskus. Pēc diskiem aktivizējam start. Uzsākot kaisīšanu. Redzam, ka navigācijas programmā mums ir ātrums km/h. Kaisītājs arī ir aktīvs, bet kaisīšana nenotiek. Lūciņas visas ir ciet. Kaisītāja programmā redzam, ka ātrums vienu brīdi ir, vienu brīdi nav. Līdz ar to mums nenotiek kaisīšanas process. Ātruma avots nav vienmērīgs un patstāvīgs. Šajā situācijā dodamies mašīnas iestatījumos, nomainam ātruma avotu, šajā reizē izvēlējamies GPS un atkal aktivizējot start, mēģinam kaisīt un jau redzam, ka šoreiz viss ir kārtībā, ātrums mums ir un notiek kaisīšana.